Labdien, cienījamie Copmaņi Fóruma Delfim konkursa biedri. Es te izdomāju viens pats, bez kādas līdzdalības. Sajaucu konfetes. Jau žūrijas pārstāvis jau tur meklē kaut ko. Ir 8 konfetes. Sarkanas un zilas. Šokolādes. Žūrijas pārstāvim Fredim dikti garšo. Es tagad viņus metīšu 2 reizes. Un redzēsim rezultātus. Fredi! Cerams, ka neapēdīs. Katrā konfetē ir iekšā pa zīmītei. Vienas ir pa stāstiem, vienas ir pa bildēm. Fredi! Atnes kādu. Nu dod, atnes man kādu. Viņš meklē tagad. Nezinu, kur. Rokas man bija tīras. Nav tur neviena konfete ar zivīm iesmērēta. Uz copi nesanāk laika. Nezinu, vai jūs to redzat vai neredzat. Paņemšu aparātu rokās. Atradu vienu no zilajām. Nē, nebija laba. Nu, meklē. Meklē. Atnes man vienu. Izvēlējās vienu sarkanu, vienu zilu. Nu, tad tās arī būs īstās. Vērsim vaļā, ja viņš, protams, atdos. Frediņ, dod man. Viņš tagad vērs vaļā pats. Aizmeta man pa gaisu. Un tad šito, ko aizmeta, mēs ņemam. Nu, un otru dod. Fredi. Re, kur otra palika? Šito. Citu ņemsi. Nu, tu jau esi atnesis abas divas, tā kā pārējās 6 palika tur, mētājoties pa grīdu. Tās, kas tuvākās ir, tad tās arī te ir. Vērsim vaļā un skatīsimies, kas te mums te ir iekšā. Tūlīt, Frediņ, es tev konfeti iedošu. Ņemšu. Nevar tā tajā ar vienu roku jātur tas aparāts. Katrā ir zīmīte iekšā. Viena zīmīte. Žūrijai vajag iedot arī balvu. Kompete tava, Frediņ. Un te otra kompete būs. Un otra zīmīte. Un te tev otra kompete gribēs. Skatīsimies, kas mums te ir.
Par labāko foto atzīts Vairis 30. Un tad otra ir par labāko stāstu. Rudens konkursā uzvarēja A. Ezers. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi un sarunāsim, kā nosūtīt balvas. Balvas tiks izliktas fórumā un visi apspriedīsim, kas un kā. Atvainojos, ka tik ilgi sanāca visu tā konkursu padarīšana. Paldies, uz tikšanos!